Matei. Skaties tī. Redzi? Tī. Tur cimbālīs smērēgli zariņi redzami. Nu, ko Kišu ģimene dara vecgada vakarā? Mums ir izveidojusies tāda tradīcija, ka mēs apdomājam iepriekšējo gadu notikumus kategorijās gada veiksme, gada neveiksme, gada izgāšanās vai gada filma vai gada grāmata, ko mēs esam atklājuši un tam līdzīgas lietas. Taču šogad es gribu piedāvāt savai ģimenei un pati sev, varbūt arī jums, piedāvāt pavisam citus jautājumus. Padomāt par to, vai tas gads, ko mēs tikko nodzīvojām, nevis, ka viņš būtu bijis vairāk vai mazāk notikumiem bagāts, bet vai tas gads vispār bija mans, vai es dzīvoju savu dzīvi, vai tā bija kāda sveša dzīve. Un tāpēc es sagatavoju 15 jautājumus, uz kuriem pamēģināšu atbildēt gan pati, gan iedošu ģimenei, gan nopublicēšu tur lejā, varbūt, ka jums arī noderēs. Tāda atklātības spēle, kas būs vērsta uz iekšējo godīgumu. Cik reizes šajā gadā es biju godīgs pats pret sevi? Un tas varbūt iedarbinās kādus procesus nākamajam gadam, domāt kategorijās, nevis ko es paveikšu, kā es rīkošos, bet gan kā es jutīšos un kas es būšu. Tā kā lasiet! Un lai jums laimīgs jaunais gads!